Secināti podkāstā Latvija latviešiem. Šodien ar mani ir Austa Stankevics. Un ar mani šodien ir Elīna Baloda. Jā, šī nedēļa ir sākusies ar ļoti spraigām ziņām, dažādās jomās, un vairāk par to pastāstīs Austras. Elīna rakstā tredos mums ir atlaists aizsardzības ministrs, demisionējis ministru prezidenta, de facto kritusi valdība, zemkopības ministrs aizturēts Rīgas domā deputāta Vicina Dūrs un ir tikai ceturtdiena. Kas par nedēļu, tiešām kas par nedēļu, tik spraigi notikumi. Tu vienkārši ieies ziņās, ieies sociālās portālos, tajā informācijas telpā, tu esi apjutis, tas notiek, šitais notiek, tur atgriežas, kas tur tik neatgriežas politikā, viss ir gatavi vadīt ministrijas, vadīt valdību. Visi saka, izvēlēties mani kaut kādu cilvēku, kurus, nezinu, 2 gadus neesmu redzējis nekur. Jā, kā jau tu minēji, un es arī minēju, šī nedēļa bijusi ļoti spraiga visādām ziņām. Visam tam klāt vēl var pielikt to, ka šonakt bija arī apdraudējums gaisa telpa atkal Latgalē. Protams, kā jau arī pirms tam minējām, mūsu kaimiņš nesnauž un izmanto visu šo situāciju, bet godīgi sakot, tas, kas ir izvērties, varbūt pat jāsaka ir par labu, jo savā ziņā arī jāsaka paldies sabiedrībai, kas izdarīja spiedienu gan uz aizsardzības ministru, gan arī uz pašu ministru prezidenti, bet tās spēlītes, kas notiek tagad, kurš tad būs īstais tas premjers un kāda būs šī koalīcija, tas vēl viss ir priekšā. Es gan teiktu, ka ir diezgan nevalstiski rīkojusies gan progresīvie, gan vienotība. Tādā ziņā šobrīd ir notiek hibrīda karš, lido droni, personīgu ego interesēs un vienkārši viņiem interesē amati. Šobrīd notiek hibrīda karš, lido droni un Viņi pieņem lēmumu, ka atkāpties šobrīd valstī ir tāda beznoteiktības vienkārši situācija. Es uzskatu, ka ne progresīviem, ne vienotībai nevajadzētu vairāk nekad būt valdībā. Kad būs nākošais Saeimas sasaukums, es ceru, viņus nekad vairāk neredzēt valdībā. Jo tas, ko viņi šobrīd dara, ir vienkārši nenopietni. Viņi apdraud Latviju, viņi apdraud mūsu drošību. Un, protams, vajadzēja uzņemties atbildību Evikai Siliņai, vajadzēja uzņemties atbildību Sprūdam par šiem visiem notikumiem. Jo viņi ir, iespējams, Evika Siliņa ir bijusi vissliktākais premjers pēdējās 35 gados manā skatījumā. Bet tas, kā viņi ir izdarījuši 5 mēneši pirms Saeimas vēlēšanām, reiķinot, ka notiek hibrīda karš, ir vienkārši nevalstiski. Noteikti tas arī viņiem ir darīts aprēķinu vārdā, jo, kā tu minēji, jau 5 mēneši līdz Saeimas vēlēšanām, viņi iežēlinās savu vēlētāju, lai nākamajās vēlēšanās viņi noteikti aiziet nobalsot un neievēl prokremliskos spēkus un tā tālāk. Bet, protams, visi tie izgājieni, kas bija saistībā ar Evikas atkāpšanos, kad Saeimā tika iesniegta demisija un viņai bija jāiet, lai balsot par to, bet viņi izdomā stundu pirms demisijas balsojuma presē paziņo, ka viņa pati atkāpjas un aiziet ar tīrām baltām rokām. Tā bija tāda ņirgāšanās bišķiņ arī par pārējiem, kas dara savu darbu godprātīgi. Un otrs vēl tas viņiem arī valsts labas kompensācijas izmaksās. Jā, un tās Evikas spēlītes vienkārši, kad nē, es tevi atlaidu, nevis tu demisionēji, un tad, lai Saeima viņu neatlaistu, tad viņi paziņo preses konferences laikā tiek aizturēts zemkopības ministrs Krause. Un viņi iznāk uz preses konferences un saka, manā valdībā nemetīs nekādas sēnas vai ne ministri. Bet viņu aizturēja, manā skatījumā, tas ir pasūtījums un tas ir bīstami, kad tiesības sargājošās iestādes tiek izmantotas politiskiem PR-am. Jo tīri tā sakritība, kad Evika Siliņa paziņo par savu atkāpšanos, aiztur ministru. Manā skatījumā tas ir, viņi izmanto savus pilnvaras, savus privilēģijas, un tā nevajadzētu būt, kad šāds pasūtījums notiek. Otrkārt, ja var aizturēt ministru, tad viņi noteikti varēja cīnīties pret Krievijas aģentiem, pret Krievijas naudas plūsmām. Uzņēmumi vēl joprojām nav publiskoti, un tas vienkārši jūs parādiet to, ka jums ir tāda vara. Tas ir jautājums, kā jūs šo varu izmantojat. Un šobrīd, kā šī vara tiek izmantot, ir vienkārši lētiem PR gājieniem, nevis valstī svarīgiem jautājumiem. Jā, un arī par to kokrūpnieku lietu runājot, īstenībā tā lieta jau tika tirzāta jau diezgan sen, un arī pats ģenerālprokurors atklājis, ka procesuālās darbības un viss jau tika pirms 2 nedēļas jau pirms tam uzsākts. Tad kāpēc tieši
tajā brīdī, kad jākāp sevi, ka pēkšņi apsūdz 10 personas un uzsāk kriminālu procesu. Evika Siliņa ir vissliktākais premjers 35 gados, un tas latiņš nemaz nebija tik augsts, jo, ja mēs atceramies, bija Laimdotas Straujuma, tādā ziņā bija Kučinskis, kur es nesapratu vēl joprojām, ko viņš darīja. Nu labi, es arī neatceros, bet man nav nejausmas. Krišjāns Kariņš, jā, tā kā man žēl to paziņot, bet Evika, tu esi sliktākais premjers, kur esmu redzējis šajos 35 gados. Jā, un turpināsim nākamo tematu, kas arī savā ziņā atklāja, kāda ir šī jaunās vienotības un progresīvo izpratne par valsts valodas stiprināšanu tā tālāk. Ir CZD tika iesniegti ceļu satiksmes likumā tika iesniegti grozījumi par to, lai transporta līdzekļu vadītāji teorētiskās un vadīšanas apmācības, kā arī eksāmenus kārtotu tikai un vienīgi valsts valodā, vai arī kādā no Eiropas Savienības dalību valstu oficiālām valodām vai Eiropas ekonomiskās valsts dalības oficiālām valodām. Jo izrādās, ka šobrīd CSDD eksāmenus var nodot vēl projām Krievu valodā, un arī mūsu imigrantiem vēlamajā valodā. Nu, un tad mēs arī varam secināt, kāpēc ielās ir tik daudz ceļu satiksmes negadījumi vai pārkāpumi no trešo valstu pilsoņiem. Un balsojumā atklājas, ka par šo nav balsojuši jaunā vienotība un progresīvie. Tā lielā bilde, es pat šis lēmums ir pilnīgi kritizējams un nožēlojams, bet tā lielā bilde ir, kad man ir vīzija, ka mēs šajā valstī dzīvojam latviskā sabiedrībā. Es eju pa ielu un es dzirdu latviešu valodu. Es ieeju veiklos un es dzirdu latviešu valodu. Un kad, zinu, viss notiek latviski. Es vēlos dzīvot Latvijā, kur ir latviski. Es nevēlos dzīvot Latvijā, kur vēl joprojām tiek lobēti un aizstāvēti Krievijas federācijai labvēlīgi lēmumi. Un redzot, kā tā politika iet, tā ir mana konspirācijas teorija, bet es domāju, ka pietiekoši daudz šobrīd no valdības esošiem politiķiem ir barojušies no Krievu naudas un vienkārši to atstrādā. Un tas nav pieņemami. Es vēlos redzēt vienkārši politisko nomaiņu un redzēt latvisku Latviju ar mūsu tradīcijām, mūsu kultūru, ka tu esi lepns un tev ir prieks būt latvietim. Un tā ir Latvija, uz kuru mums ir jāvirzās, ka katrs latvietis ir, katru rītu pamostoties, viņš ir lepns būt latvietis. Un viņš redz, par ko viņš strādā, par ko viņš cīnās. Un tā motivācija, lai viņš iet uz priekšu un vēl vairāk attīstītu mūsu kultūru un mūsu tradīcijas. Un es atgādināšu arī mūsu skatītājiem, redzot šo balsojumu, šis nav vienīgais balsojums, kad progresīvā un jaunā vienotība ir balsojuši pret nacionālām interesēm un balsojuši, lai kādam izdebātu, pieņemsim, krievalodīgiem vai migrantiem, tad atceramies, kad tuvosies vēlēšanas un jūs lasīsiet priekšvēlēšanu programmas, un, ja tur būs runa par nacionālo interešu aizstāvību, tad atcerieties, ka tie ir tikai un vienīgi meli no jaunās vienotības un progresīviem, jo viņi dara tikai to, kas viņiem ir izdevīgi. Un par nacionālām interesēm domā tikai uz vēlēšanu laiku. Es piekrītu, un man ir sapnis dzīvot sarkanbalta Latvijā, un vienkārši atrasties foršā vidē. Un saistībā ar šo Rīgas dzemdību nama speciālistiem nākās pielāgoties trešo valsts pilsoņiem. Un šis jau ir absurdi pašos pamatos. Jūs iet ciemiņi, jūs iet ieradušies Latvijā, un tagad, kad pa lielam pret trešo valstu pilsoņiem izturās labāk nekā pret latviešu sievietēm, kuras dzemdē, jo pēkšņi ir prasības, tur nedrīkst piedalīties ārsts vīrietis, nedrīkst ēdienā būt tur cūgaļi vai ne. Un tas, kas šobrīd notiek Rīgas dzemdību namā, ir nepieņemami. Mums vajadzētu vairāk rūpēties par savām sievietēm, kuras laiž pasaulē bērnus, nevis izdabāt trešo valstu pilsoņiem. Otrkārt, nekad es nevēlos redzēt Latvijā, kurā kādas musulmaņu reliģijas tagad sāks diktēt noteikumus, kā mums dzīvot. Nē, jūs pielāgojaties latviešiem, jūs iet iebraukuši Latvijā, un jūs pielāgojaties mūsu noteikumiem, mūsu tradīcijām,
Un šis ir nepieņemami. Es ceru, ka Rīgas dzemdību nams šo izskaudīs, un tā vietā, lai rūpētos par trešo valstu pilsoņiem, rūpētos par latviešu dāmām. Pats drausmīgākais ir tas, ka mūsu politiķi neredz šīs problēmas. Mums ir jāintegrē, un mēs tērējam šausmīgi liels naudas trešo valstu pilsoņu integrācijai. Tad mēs nodrošinām viņiem eksāmenus autovadītāja tiesību iegūšanai viņu vēlamajā valodā. Tad viņi mums sāk prasīt par iespējamām savām lūkšanas vietām un mošeju būvniecību. Viņiem ir iespēja studēt mūsu augstskolās īstenībā par mazām naudiņām, strādāt, cik viņi ilgi vēlas, un tagad, viņiem arī jāpielāgojas arī ārstiem, lai tikai izdabātu viņiem. Jautājums tad, kur mēs atrodamies. Vai tiešām latviešu intereses mēs noliekam malā un domājam jau par nākamajiem cilvēkiem, risinot iespējamās demogrāfijas un darbinieku trūkumu problēmas? Tas nav pareizi. Un arī parlamentārā izmeklēšanas komisijas saimā saistībā ar migrantiem paziņoja, ka mēs trešo valstu pilsoņos ieguldam aptuveni 100 miljonus, kas nāk no mūsu naudas. Šo naudu, un es par to cīnīšos, šo naudu vajadzētu ieguldīt Latvijas jauniešos, vajadzētu ieguldīt jaunajās māmiņās, vajadzētu ieguldīt lietās, kas mums tiešām ir svarīgas valstī, lai mēs nodrošinātu gadsimtu mijā Latviju, tā kā tas ir teikts satversmē. Šobrīd mēs ieguldam 100 miljonus trešo valstu pilsoņos, it kā mums tas budžets būtu neierobežots, un tas nav pieņemami. Tā kā, es domāju, ka tai cīņai ir jābūt par to, lai šie 100 miljoni tiktu ieguldīti latviešos, nevis trešo valstu pilsoņos. Jā, un jāpiebilst tas, ka trešo valstu pilsoņi nevienmēr maksā sociālās garantijas, tātad viņiem pienākas kaut kāda pabalsta un tā tālāk, plielam no mūsu naudas. Un noslēgumā es varu pateikt to, ka es vēlos redzēt latvisku Latviju, jo Latvija latviešiem. Paldies, ka skatījāties šo podkāstu ar mani Elīnu Baloda. Ar mani Austa Stankēvics un sekosim līdzi notikumiem valstī un ceram, ka nākamā koalīcija spēs labot iepriekšējās koalīcijas kļūdas. Tiekās!